Labrīt! Pulkstenis ir 6, mēs atrodamies pie Nacionālās operas. Barona taka braucēji lēnām gatavojas, gaidām lielo busu. Braucam uz Tartu, lai sāktu Tartu startu. Šis pasākums viņā ir tik daudz visādu mērķu un ideju. Pirmais jau tas, kad ir barona taka, tad mēs pa godu baronam. Tas ir ceļš, ko pats viņš ir sazīmējis, pēc viņa atmiņām ir zīmēs, piemiņa baronam. Otra lieta, mēs braucot visur cauri stādam milzīgu kvantu un faktiski koku sastādam. Tātad mēs esam par šo tīru un zaļu Latviju. Trešā lieta, tas palīdz, atbildīgām personām uzlabot šo infrastruktūru un vispār šo velo popularizēt un ieviest tā, lai tā kļūtu par tādu masveidu lietu. Barona taka 2010 brauc maršrutā no Tartu līdz Dundagai. Šis Barona taka velo maratons ir aptuveni 760 km garš. Tas ir, ja saskaita katras dienas posms kopā pa taisnu līniju, bet tā kā velo maratona dalībnieki apmeklē arī muzejus un stāda kociņus, kopā noteikti ir visi 1000 km, ko viņi no 7. līdz 23. jūlijam arī veic. Un aptuveni 20 cilvēki ir gatavi veikt visu maršrutu. Līdz ar to tas jau ir daudz, manuprāt. Vienu dienu nobraukt nav vispār nekādas problēmas. 2 dienas nobraukt, tas arī teikšu nav problēmas, bet tad, kad sāk jau iet 5., 6., 10. diena, tad tiešām sāk parākt, jo tas ir ļoti ilgstošs pasākums, arī naktīs īsti gulēt nesanāk. Mums naktīs ir diezgan daudz visādu jautru pasākumu, kā nakts orientēšanās, dziedāšanas, konkursi un ugunskura pasēdēšana un tā tālāk. Līdz ar to tas ir tiešām tāds pamatīgs maratons, kas prasa milzīgu izturību. Šajā pasākumā var piedalīties absolūti ik viens, jebkurā vecuma grupā. Galvenais, lai būtu velosipēds kārtībā, tas gan jāpārbauda, lai būtu arī mazliet sagatavotība, bet uz ceļa mēs nevienu neatstāsim. Mums ir 2 pavadošie busi, līdz ar to pēdējais bus visus kritušos savāks. Un tad var pievienoties un atvienoties, kā pēc ieskatiem. Var braukt visu maršrutu, mēģināt 1000 apmēram kilometrus nobraukt, un var pieslēgties uz 1 uz 2 dienām, pēc tam atslēgties, pēc tam atkal pieslēgties, atpūsties. Tā kā ļoti demokrātiski, un tas man tā šķiet arī diezgan lēts pasākums, jo es nezinu, vai Latvijā ir daudz tādu pasākumu, kur nav dalības maksas. Pirmo reizi šajā pasākumā? Jā, es pirmo reizi piedalos. Vai tu plāno nobraukt visu maršrutu? Jā, es izdomāju, nobraukt visu maršrutu. Vai tu esi jau iepriekš arī sagatavojies, lai nobrauktu garu distanci? Jā, es trenējos atsevišķi riteņu braukšanā, tā kā es domāju, tur īpaši problēmas un nesagādās. Noteikti tad nesagādās, tas skaidrs. 6. reize, 3 no sākuma līdz beigām, šitas būtu 4. ceru, ka nobraukšu. Man patīk, viss svaigā gaisā, fiskultūra un veselības stiprināšanai, un viss tā kā vajag, un katru gadu savādāk. Sastāvs savādāks, laika apstākļi, viss kaut kā mainās. Jūs kā daļa tikai brauksiet, ja? Arī jā, nesanāk. Tomēr daudz laika aizņem. Līdz kurienei jūs brauksiet? Līdz Rīgai. Tad jūs piedalīsieties akcijā Mēs par velo, kas būs 18. jūlijā no rīta. Jā. Ik viens interesants, kas ir palicis mājās un nepiedalās Barona taka velomaratonā, var tai sekot internetā. Un to var izdarīt mājaslapā www.kurtuesi.lv. rakstot slīpsvītra velo, slīpsvītra Barona taka. Tajā brīdī jūs uzreiz piekļūstat autorizētai sistēmai, kurā var redzēt velo kurjeru busiņu, kas brauc kolonnai pa priekšu, un var redzēt, cik ātri viņi brauc, kur nogriežās, kur varbūt ir kādu kļūdu uztaisījuši. Var arī vēsturi apstīties, un tas ir arī instruments, kā visērtāk var pievienoties šim braucienam. Un īpaši aicinu visus rīdzniekus pievienoties velo akcijā Mēs par velo, kas būs 18. jūlijā, 10. no rīta pie Brīdavas mūzdeja. Aptuveni pusstundu vēlāk pie Brīvības pieminekļa, un tad vēl brauks arī, saprot, līdz Rīgas domai cilvēki. Un tad jau paši velo maratona dalībnieki brauks tālāk virzienā uz Kurzemi, un tāpat ik viens varēs viņiem pievienoties un turpināt maršrutu kopā ar viņiem. Galu galā mums jāparāda, ka Rīgā ir daudz velobraucēju, jo mēs visi zinām, ka tā ir tiešām. Un kopā arī mēs būsim spēks, un kopā visi velobraucēji kopā varēs tomēr arī varbūt cīnīties par tiem veloceliņiem, kurus šeit nav.